Labdien! Es esmu Iveta Apine. Es neesmu neirozinātniece, es esmu kočs. Un es ikdienā strādāju praktiski ar vadītājiem un ar vadības komandām. Esat laipni aicināti uz ICF konferenci 9. un 10. martā ICF Coaching Conversations. Es esmu viena no meistarklašu vadītājiem un es uzstāšos ar tēmu par sistēmisko coachingu. Šobrīd pasaulē ļoti bieži cilvēki runā par pārmaiņām, gan individuālā līmenī, gan organizāciju līmenī. Un ko tad nozīmē pārmaiņas? Tas nozīmē, ka pārmaiņas skar ikvienu organizācijas dalībnieku. Un pārmaiņas ļoti praktiski nozīmē to, ka cilvēkiem ir jāmaina savu domāšana, uztvere, attieksme, izpratne, rīcība, lēmumu pieņemšanas stratēģijas. Dažiem no mums tas izdodas viegli un dabiski, dažiem tas nav tik vienkārši. Ir cilvēki, kuriem patiešām ir nepieciešams pamatojums, kāpēc, no tā būs kāda jēga un kas tad ar mani notiks. Neirozinātne sniedz šīs atbildes pavisam praktiskā līmenī un izskaidro, kas tad notiek ar mūsu smadzenēm un mūsu nervu sistēmu, tā skaitā pārmaiņās. Esat laipni aicināti uz ICF konferenci martā. Mums ir divi starptautiskie runātāji, kā arī vietējie runātāji ar pieredzi Latvijā un Baltijas valstīs, un es ticu, ka katrs no jums atradīs jaunu iedvesmu un jaunas idejas.